Čau, Agnes! Čau! Prieks, ka atnāci šodien uz šo sarunu par, es domāju, gan tev, gan nu jau arī man, pateicoties diviem skaistiem bērniem, ļoti tuvo tēmu un svarīgo tēmu. Šodien šeit šajā, es nezinu, kā mēs to sarunu šovu īsti nekā nesauksim, bet runāsim par svarīgām tēmām, kas ir svarīgas dzīvē. Varbūt pirms mēs sākam to mazdrusiņu iepazīstināt skatītājs, kas vēl nezina tev, kas tu esi, ar ko tu nodarbojies un kā tu nonāci līdz mājdzemdībām. Tā, es esmu sieva vīram, 21 gadu, viens vīrs. Ja tas tā mūsdienās ir jāpiesaka. Viens vīrs ir bijis 21 gadu, man ir 2 dēli. Vecākajam dēlam ir 20 gadi, jaunākam ir 18 gadi. Esmu strādājusi bankā kā ekonomists, filiāles vadītāja. Tagad es esmu vecmāte, certificēta vecmāte, plānota mājdzemdību vecmāte, un vēl es esmu ārsta palīgs. Strādāju neatliekamā medicīnas palīdzības dienestā un plānoju strādāt pie ģimenes ārsta praksē. Okay. Un kā tu nonāci līdz tām mājdzemdībām? Es esmu ļoti pārsteigts. Banka, finanses un tagad Jā, Dievam patīk humors. un tas bija tāds, no Rīgas mēs pārvācāmies ar ģimeni dzīvot uz Liepāju. Un tad Rīgā arī tad es pārtraucu strādāt bankā un es kļuvu par mājsaimnieci. Audzināju bērnus, mājskoloju bērnus, un kamēr bērni auga un pieauga līdz 10-12 gadu vecumam, tikmēr es, sēdēju mājās ar viņiem, un tādā laikā es nezaudēju savu spēju mācīties. Un tā laikā es iegūtu vēl divas augstākās izglītības. Man ir 3, un tad sēžot mājās ar bērniem, es ieguvu vēl 2. Un tad, kad es izmācījos par vecmāti, es sapratu, ka slimnīcas vide nebūs man. Pirmkārt, es nepakļaujos, man pašai ir savas prāts visu laiku bijis. Es vienmēr esmu darījusi kaut ko citādāk, jo man ir savs funkcijas, es ļoti daudz mācos, es ļoti daudz lasu, es izpētu visādus pētījumus, un man tāds ir savs viedoklis. Un es to viedokli nevaru tikai perināt sevi iekšā. Es viņu arī gribu realizēt, jo es esmu cilvēks darbība. Es neesmu cilvēks ideja, es esmu cilvēks darbība. Un tomēr man neļauj kaut kāda sistēma vai kaut kāda apstākļa to realizēt, es vienkārši saprotu, tas nav man. Tad es tur nīkstu ārā, es mokos. Un tad es meklēju savu ceļu. Es vienmēr esmu gājusi savu ceļu. Vienmēr. Un izvēle mācīties par vecmāti, tas nāca no kā? Tāpēc, ka pašai bērni piedzima vai kaut kā vienkārši tas tā, kā sievietei gribējās to apgūt? Jā, es dzemdēju savus bērnus slimnīcā, un tādā laikā sākās jau tāda mājdzemdību kustība, bišķiņa radības un gaidības ar prieku, grāmata, kas man tādu apvērsumu galvā radīja, un man bija jau 2 dzemdības notikušas, un tās bija slimnīcā. Un man izdarīja kaut ko tādu, neko drausmīgi, bet es sievišķīgi iekšā apvainojos. Es sievišķīgi iekšā pārdzīvoju un ar to sāpi staigāju vēl 7 gadus, pēc dzemdībām. Un man tas riktīgi kaut kā tā grauza to manu sievišķību. Tādu kaut kādu. Un tad es sāku ļoti daudz lasīt par dzemdībām, un tad jau tādā laikā parādījās internets. Tagad jau tā ir pašsaprotama lieta, bet tas bija tikai tāds interneta iedīgļu aizmetnis, un tad viņš tur tāds bija. Un visu, ko es varēju izlasīt, es izlasīju un pētīju, un es sapratu, ka var citādāk. Dievs mums vairāk bērnus nedeva, lai es varētu dzemdēt pati mājās, un tad es kļuvu par vecmāti, un es smējos, kurpniekam nav kurpes, vecmātei vairs nebija bērni. Jā, bet man liekas, es kaut kā ļoti varu rezonēt ar tavu domu par to notikumu, par slimnīcu, kaut kāds traumatisks notikums slimnīcā, kā sievietei. Jā, droši vien tad no turienes jau to arī ir, loģiski, kā parasti jau no kaut kādām
kādam izaicinājumiem rodās tas ceļš, lai palīdzētu arī citiem, vai ne? Droši vien, ka tādīs sāpēs jau mēs tā kā izprotam to otru. Ja? Piemēram, viens no tām lietām, kas man nepatika, ko abās manās dzemdībās izdarīja augļa falku atvēršanu. Ja? Pirmajās dzemdībās to jau man izdarīja pie 3 centimetriem, un es kā vecmāte joprojām šobrīd nesaprotu, kāpēc to darīju. Zinot visu to, kas ir, es nesapratu iemeslu, kāpēc to darīju. Un otrajā dzemdībās, kas man bija gads un 9 mēneši vēlāk, es lūdzu vecmātei, lai to nedara. Es teicu, es negribu, ka man ver augļa falks vaļā. Un viņa turpināja to darīt. Un tad vīrs man teica, mēs lūdzam jums to nedarīt. Bet viņa smaidīja, skatījās mums acīs un to izdarīja. Un tas man bija tāds. Tāpēc es ļoti labi saprotu tagad, kad sievietes pārdzīvo to. Es augļa falks sevis vadītās dzemdībās neaiztieku, izņemot tad, ja es tiešām kā mediķis saprotu, šobrīd mums ir vajadzīgs to izdarīt un kāpēc. Un es izskaidroju to sievietei un dod laiku pieņemt to faktu, ka tā tas ir. Jā, man liekas, viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos, mēs jau par to bijām runājuši. Man ir, kā jau es teicu, pirms šīs mēs sākām ierakstu, ja, kad tā burvīgā iespēja tomēr 2 mājdzemdības pieredzēt, man kā vīrtim vienkārši kolosāli. Mēs, protams, man Jāna kāds 5 reizes piekotni. Tu obligāti pasaki, jo šitā mēs izvēlējamies plānotas mājdzemdības, ko noteikti vajadzētu iekomentēt. Ko nozīmē plānotas mājdzemdības? Bet es ātri vēl... Mēs izvēlējamies plānotas mājdzemdības. Kāpēc? Pirmām kārtām, tāpēc, ka tā vide, ko piedāvā slimnīca, Jānā absolūti nerada drošības sajūtu. Ja, teiksim, cilvēki ir dažādi. Vienam vajag gaismu, skalpeli un šprici blakus, lai viņš jūtās droši, vai ne? Citam vajag pieklusināt atmosfēru un savu māju, kaut kādu vidi, lai būtu un klusumu, jā, bez jā, ne, lai tu justos droši. Līdz ar to mūsu izvēle, protams, pamatā nāca absolūti no Jānas. Es tikai absolūti visu atbalstīju. Viņi teikt, ka viņi grib slimnīcā dzemdēt, es arī būtu atbalstīt. Nebūtu tā, ka mums vajag mājdzemdību. Bet es kā vīrietis esmu seriāli pateicīgs par to, ka man sieva izvēlējās mājdzemdības. Jo tā bija vienkārši viena no skaistākām pieredzēm, ko es esmu piedzīvojis abu 2 bērniņu nākšanu pasaulē. Un tad arī pēc otrā bērniņa teica, es varētu vēl 3. tagad tikai lai piedzīvot to skaistumu, ko tas dod. Bet man liekas, ka viens no tādiem, ko arī saskārāmies mēs ļoti daudz, runāju, par pirmām mājdzemdībām mēs vispār nevienam nestāstījām. Pie otrām mēs jau sapratām, ka jau var, visi jau mūs zina, jau saprat, ka mums tur nav ko, ja mēs nolēmuši, to mēs darīsim, bet, kad runā cilvēkiem, viņiem asociējās, ka tas nozīmē, ka mamma vienkārši izdomā mājās dzemdēt. Varbūt pastāst, ko nozīmē plānotas mājdzemdības, lai tie, kas tiešām neko nezin par šo tēmu, lai viņi saprot, kas tas ir. Jā, plānotas mājdzemdības tā tiešām ir tāda lieta, kur arī mediķu starpā, kad es pasaku, es esmu plānota mājdzemdību vecmāte, un tad viņi tev vienkārši piezvan un tu brauc. Tāda sajūta, es guļu naktī 2, un tad ir drin, halo, te vecmāte Agnese, halo, te ir Ilze. Ja? Man liekas, ka sākās dzemdības. Labi, Ilze, es braucu. Ja? Tā nenotiek. Tā ir tāda nezināšana. Plānotas mājdzemdības ir ļoti rūpīgi izvērtēts process. Medicīniski vadīts process, mums ir savas vadlīnijas, mums ir savi instrumenti, es braucu ar lielu ekipējumu, tas ir vairāku 1000 vērtu ekipēju čemodānus, vienmēr tēvi man viņus nes augšā, jo tas ir smags, un Roberts arī ir nesis. Viņi tiešām nav nemaz tik viegli, jā. Jā, tur ir viss, man ir dažādi instrumenti un viss, kas ministru kabineta noteikumos ir rakstīts. Tātad pirmkārt plānots mājdzemdības ir ministru kabineta regulēts pasākums. Regulēta veselības aprūpe.
Ja? Un tas ir regulēts pasākums, un to sniedz plānotas mācdzimdības, sniedz certificēts vecmātes. Tātad valsts inspekcija, visi ir akreditējuši mācību iestādes, kurās mēs esam mācījušās. Mēs esam kļuvuši par vecmātēm, tad mēs izējam certifikāciju, mēs kļūstam certificēts vecmātes. Tātad valsts mūs ir atzinusi kā certificētus mediķus, kuri drīkst darboties patstāvīgi. Un tad tas ir tāds, ka mēs esam legāli strādājuši. Tieši tāpat kā es strādāju NMPD, kā ārsta palīgs, tieši tāpat es strādāju kā vecmāte. Abi divi amati man ir reāli un legāli. Bet plānotās mājdzimdībās ir tā, ka vispirms es tiekos ar mammu un tēti pirms aptuveni 25. 30. grūtniecības nedēļā. Tad mēs vienojamies, ka es ielieku plānā, ka viņi varētu dzemdēt, teiksim, tajā 40, 41. grūtniecības nedēļā. Ja? Tad es arī plānoju savu laiku. Es apskatos jau uzreiz, mēs izrunājam veselības stāvokli, vai viņai joprojām var domāt par mājdzimdībām, vai mamma ir vesela, vai bērniņš ir vesels. Ja? Vai tur ir viens bērniņš, nevis divi bērniņi, ja? Un to mēs izrunājam, un ja mamma uz to 30. grūtniecības nedēļu un bērniņš ir vesels, tad mēs turpinam novēroties līdz 36. grūtniecības nedēļai, mēs veidojam kontaktu, es paskatos analīzes, kas man ir svarīgs, jo, piemēram, citreiz citiem ārstiem nav svarīgs tur dzelzs līmenis un tā tālāk, un viņi to neņem vērā, bet man mājdzimdībās tas ir svarīgs rādītājs. Jā, es gatavojos dažādām komplikācijām, man ir svarīgi, ka viņš ir kārtībā. Tad es turpinu sekot līdz tam veselības stāvoklim, un 36. grūtniecības nedēļā mēs tiekamies pie vecākiem mājās. Es izskatos mājvietu, kur tas būs, un te nav jābūt mājām, te nav jābūt Uber, super, visam dārgam un sagādātam. Kur tas bērniņš ir radies, tur viņš arī var dzimt. Vienistabas dzīvoklītī, jebkur. Es esmu pieņēmusi 3-stāvīgās mājās dzemdības un arī vienistabas dzīvoklītī. Tā kā tie vecāki, kur grib mājdzemdības, ir atšķirīgi. Ja? Tātad mēs tiekamies mājās, mēs izrunājam visus riskus, kā mēs darīsim, kādas viņi izsapņo dzemdības. Mēs izrunājam plānu A, ja viss ir smuki labi, plānu B, ja kaut kāds mums rodās sarežģījumi, ko mēs darīsim. Un tad mēs gaidām, kad sāk dzimt bērniņš, kad viņam tas laiks būs. Un tad, kad bērniņš ir piedzimis, esmu visu dzemdību laiku kopā. Es vēl pēc dzemdībām esmu 3 stundas, pārbaudu mammas veselību, sekoju līdzi bērniņu veselībai. Tad nāk neontologs vai pediatrs pirmajās 24 stundās, un pēc dzemdībām es nākšu pirmajās dzemdībās vēl 3 reizes pēc dzemdībām pārbaudīt bērniņu un mammu. Atkārtotās dzemdībās 2 reizes, jo tur jau mamma ir profesionālāka un viņai ir mazāk vajadzīga tāda palīdzība, tīpaši zīdīšanā. Tā kā tas ir, kā mēs redzam, tas ir liels process, vismaz 10 nedēļas, 10 nedēļu darbs kopā vienam ar otru, un visu laiku es skatos emocionālo stāvokli un fizisko stāvokli mammai un bērniņam. Un tad, ja viss atbilst, teiksim, viņa ir vesela un mierā ar to, un tad var dzemdēt mājās, bet ja rodās pirms dzemdībām šaubas, nemiers, mēs nedzemdējam mājās. Viss tā kā pēc grāmatas. Man vienīgais liekas, ka mēs ātrāk pa 25. nedēļu pie tevis jau bijām. bet es varētu arī tos laika nogriežņus nejust. Jūs jau sākāt grūtniecības aprūtes, es arī novēroju grūtniecības, un jūs jau man ar pašu sākumiņu, paši maziem iedīglīšiem jau nācāt pie manis. Man tas bija, man likās ļoti, jo, protams, pie Izabeles dzimšanas viss tas, jānesāk, būs mājadzemdības. Ok, kas tas ir? Izstāst super, kā tas notiek. Mums jābrauc tur pie Agneses. Mēs tagad tiekāpim braucam, kas ir tā. Kā jau vīrietis, viss normāli, viss tā kā vajag. Aizdomas maksimāls, kas tur kokā, tāds, viss jāčak kolosāli. Tiešām tas process, kā tu mūs izved cauri, mēs neko nesaprotam. Mēs esam 2 jauni cilvēki, kuri radījuši dvēseli, kuri tagad sāk aptvert, kaut kas tur puncī sāk veidoties, un man liekas, protams, es nevaru salīdzināt, jo man nav bijušas dzemdības, tā kā es neesmu piedzīvojis dzemdības slimnīcā, ar savu sievu, teiksim, vai, vispārīgi. Savas dzemdības es neatceros, bija pārāk maziņš, lai tās atceru, bet man liekas, ka mēs jutāmies tādi aprūpēti. Tā kā bija tā sajūta, ka visu laiku mēs esam tādā check-upā,
gan veselības ziņā, tā kā tu stāsti, ja tu ej cauri visam, un bija tiešām arī, es atceros, ja otrā reizē mēs jau tā vairs neiespringām, tad pirmajā reizē mēs ļoti nodevu tās analīzes 36. nedēļa, un tu, vai mums ļaus, tāda nedaudz izbijuši, protams, Agnes mums teica, viss būs kārtībā, jūs esat veseli cilvēki, kāpēc lai jums nebūtu, bet, zin kā, kas būs, man liekas, tas ir... Īsnībā, tā kā beigās jau sanāk vēl foršāk, jo tu esi visu laiku dabuli tādā čekā, tev tiešām seko līdzi gan emocionālam, gan tam fiziskam stāvoklim. Man liekas, tas tāda maz pievienotā vērtība, ko varbūt īstenībā nekur tā baigi neuzsver. Tā vismaz man liekas, cik esmu skatījies kaut ko, jo man bija skaidrs absolūti gan pēc visām vizītēm un analīzēm, ka viss būs ritīgi ok un ka nav par ko uztraukties un runājot ar čomiem, ja, tur cits, kaut ko mēs tur gājām, varbūt kādu vienu reizi, tā, ka pat neatcerās to procesu. Man liekas, tas bija tāds piedzīvojums katru reizi, kad mēs devāmies. Tā ir tāda forša lieta, un par tiem čemodāniem, tā ir tā otrā lieta, ko man patika, ka tu teici, pat medpersonāls bieži vien, jo mums nācās, diemžēl, saskarties ar tādu medpersonālu, mēs to situāciju šeit neapspriedīsim, bet, teiksim, nekompetence vai kas tas ir, vai tāda izvēle. Informācijas trūkums. Vai informācijas trūkumu, bet tiešām, jā, nav tā sapratne par to, ka, mūsu mājās dzemdību laikā reāli izstāsta tā kā slimnīcā. Izņemot bez visām baltām gaismām, skaņām un vispār, bet tur bija izkrauts, atceros, visi speciāls kaps tika atvēlēts tam, lai viss ir pieejams. Tā kā tas arī tāda vēl viena lieta, kas tiešām atkal, man liekas, daudziem būtu svarīgi zināt vienkārši to. Kam mājdzemdības nav paredzēts. Lai varbūt tie, kas klausās, te jau varbūt kāds jau kaifo un domā, vai labi, es šito gribu, bet, kur ir tas punkts, kad, tu jau vari jau sākumā jau pateikt, ka nē, diemžēl šeit nebūs. Jā, tas parasti ir, ja mammai ir hronisks saslimšanas. Jā, tad sirds asinsvadu saslimšanas, nieru slimības. Mēs varam iet pa visām orgānu sistēmām cauri, un ja kaut kur ir ilgstoši jālieto medikamenti, praktiski mājdzemdības nav paredzams. Ja? Mēs nevaram domāt par mājdzemdībām, ja mammai ir kaut kāda veselības sarežģījuma. Mājdzemdībās arī nepieņem dviņdzemdības. Ar izņēmumiem ir arī tāda, ir vecmātes, kuras uzņemās, un ir dvīnīši, kas dzimst mājās arī, un smuki dzimst, un tad tur ir dažādi atkal nosacījumi, kāpēc dvīņi var dzimt vagināli, ja, ka tur nav ķēzargrieziens jāveic. Un tā atkal ir papildus, tad tur ir daudzas vecmātes klāt, jā, tā lai katram no dzimstošajiem un mammai būtu vēl klāt kāds medpersonāls, tad tur ir tā komanda lielāka, bet praktiski nē, to mēs tā kā, ja vecāki ļoti grib un viņi ir ļoti motivēti un visi veselības rādītāji ir labi, varam diskutēt, bet neviens nesolam. Tad arī iegurņu priekšguļas, jeb tūpļu dzemdības, kad bebīts dzimst ar dupsi pa priekšu, apzināti nedzemdinam mājās, bet pasaulē to dara. Un viena otra vecmāte arī šeit mājās to dara, bet tas nav tāds pats par sevi saprotams, jā, man būs tūpļu dzemdības, tad es varu dzemdēt mājās. Nē, drīzāk nē. Visbiežāk nē, un ļoti bieži nē. Ja? Varbūt kaut kāds tur mazs pārsteiguma tūplis, ja tad reiz ir tā, ka bērniņš dzimst ar galvu, un mums jau tur ir personība tanī vēderā, un viņš sametās dzemdību dienā ar dupsi uz leju. Man ir bijis gan dupsis uz leju, gan kājas uz leju, ja? Un tu skaties, tur vairs nav galva, tur mums nāk kaut kas cits jau. Ja? Okay. Tie ir pārsteigumi tādi, kas notiek dzemdību laikā, un man kā vecmātei noteikti ir jāzina, ko darīt tanī brīdī. Ja? Nav tā, ka es iegurņu dzemdības nedzemdinu, tad man nekas par to nav jāzina. Nē, tieši otrādi es ļoti viņām gatavojos, lai no 1000 gadījumiem vienam es būtu čotka gatava. Ja? Tātad mammai kaut kādas saslimšanas, bebim saslimšanas, ja viņam ir kaut kādas atklātas sonogrāfijā, kaut kādas saslimšanas, tad nebūs. Un emocionālais stāvoklis. Tad es gribu slimnīcā, tad es gribu mājās, tad es esmu drosmīga mājās, nē, es vēl izdomāšu, kad man sāksies dzemdības, tad es izdomāšu un pieņemšu to galvu lēmumu.
Es nebraukšu uz tādām dzemdībām. Ir jābūt ļoti pārliecinātam, ka tu gribi dzemdēt mājās, jo, ja tu neesi pārliecināts, visticamāk, tu nepiedzemdēsi mājās. Un kuram no mums to vajag? Nevajag, jā. Nevajag. Pilnīgi noteikti. Es gribu, man liekas, tu teici par tām vīnu dzemdībām, lielu skaitu ar vecmātēm. Un es gribu teikt, pirmais, kad es ieliku postu, uztaisīju, man jānuzrūst. Un kur tad ir Baiba? Tā kā jā, mums abās dzemdībās Agnesei arī pievienojās Baiba. Milzīgs paldies arī Baibai noteikti. Baiba ir certificēta vecmāte, arī mājdzemdība vecmāte. Arī, jā, protams, es ar tevi runāju, tu mums to procesu organizēji, un tā, un tu esi arī Jānai, saka, bet kā, bet Agnese taču organizē, bet Baiba arī tur bija. Es saku, jā, es pateikšu paldies. Jo tas arī bija, mums īstenībā tas bija rītīgi forši, ja pirmās dzemdībās tiešām Baiba ļoti iesaistīja, otrajās jau viņa jau vairāk vai mazāk Jāni jau vispār zināja viss, kas jādara. Tad tas arī bija īstenībā patīkam, ka vienkārši ir tas vēl viens cilvēks, kurš ļoti labi zina atkal kaut kādas lietas, un jūs tā kā komandiņi tik skaisti tur nostrādājat, viss tā kā super. Tas, ko man vēl gribētos paprasīt tev, kādas ir tavas domas par to, jo tad, kad mēs runājam ar Jānu, gan pēc pirmām, gan pēc otrām dzemdībām, viņa teica, ja es būtu slimnīcā, epidurālā noteikti, vēl kaut kādas lietas, man liekas, tas, ko es redzēju, es, protams, tās sāpes neizjūtu. Jā, es izjūtu to, ko Jāni jūt, jā, bet ne jau emocijas un vēl kaut ko, bet sāpes es turpat nevaru iztēloties. Bet man abās divās reizēs bija sajūta, ka viņi tik nereāli lieliski tika ar to galā, ka varbūt manā izpratnē, ka tas ir vairāk tā uztaisīts, ka tas ir kaut kas ļoti neiespējams. Kā ir un kāds ir tavs domas, teiksim, mājdzemdībās, tu redzi, sievietes labāk tiek ar to galā, vai tā ir tā vide, kas viņām palīdz, vai vienkārši, ka tu izvēlies mājdzemdības, jo es jau pamatā tāda, Būs tas pēdējais, ko tu mini. Tad, kad izvēlās mājdzemdības, lielākoties jau sievietes ir ļoti gatavas un ļoti motivētas dzemdēt dabīgi, jo te nebūs mums fiksi uztaisam ķēzargriezienu, jo tev sāp, vai fiksi epidurāla anestēzija, tad sieviete jau ir gatava dzemdēt, ja tas mērķis ir dabīgas dzemdības. Un mūsdienās, kad mēs sakam dabīgas dzemdības, mums ir jāpaskaidro, ja mēs esam aizgājuši līdz tam, ka mums ir jāpaskaidro, ko nozīmē dabīgas dzemdības, ka tās nav tikai vaginālas dabīgas dzemdības, ja, jo ir arī starp saviem slimnīcas kolēģiem, diemžēl dabīgas dzemdības tiek dēvēts arī dzemdības, kur vienkārši bērniņš piedzimst vagināli. Tas nekas, ka tur ir bijuši medicīniskais oksitocīns, tas nekas, ka tur ir bijusi epizotomija, jeb dzimuma spraugas paplašināšana ar iegriezumu, tas nekas, ka tur ir bijis vakuma ekstrakcija, kad bērniņu izvelk ar tādu vantūzu arī ārā, ja? Un tā joprojām, un tā mēs varam teikt, ja, vai kā epidurālās anestēzijas dzemdības ir dabīgas dzemdības. Mūsdienās mums ir jāsaka, ko mēs domājam ar vārdu dabīgas dzemdības, jo dabīgas dzemdības nav vaginālas dzemdības. Ja, tad mammas ir ļoti gatavas, un līdz ar to viņu uzvedība ir pilnīgi atšķirība, jo dzemdībās darbojās tādas 3 faktoru aplis. Bailes. Tātad, ja sieviete dzemdību laikā no kaut kā sabaidās, viņa parādās bailes. Tiklīdz viņai parādās bailes, viņa saspringst, viņa ir tādā saspringumā, muskuļu saspringums rada sāpes, un viņa baidās vēl vairāk. Bailes, saspringums, sāpes rada vēl lielākas bailes, vēl lielākas sāpes. Ja? Tātad tas aiziet, un tad pēc tam mēs sākam, dodiet man epidurālo. Ja? Mājdzemdībās tā es ļoti reti novēroju, jo sievietes ir ļoti gatavas. Un viņas zina, ka būs jātiek ar tām kontrakcijām galā. Un tad, kad viņas ir gatavas, tad es varu sēdēt virtuvē pa nakti un dzert kafiju,
Man ir bijušas dzemdības, kur kontrakciju laikā mēs veicam fotosesiju pirms bērnu piedzimšanas un pēc. Un tad tur mamma saka, nu, jūs vecmāte tur stāviet un parakstiet kaut ko dokumentos, jo es jūs nofotografēšu. Ja? Un tad pie kamīna mums bija visiem jāfotografējās. Un es tikai pa laikam pasaku, tev vispār ir kaut kādas kontrakcijas? Jā, man ir. Ja? Bet tas droši vien nebija pirmo bērniņu. Jā, tas nebija, bet viņa dzemdēja 5 kilogramīgu bērniņu. Okay. Ja, bet tas tikai viens tāds ļoti spilgts piemērs, bet sievietes ir ļoti klusas. Citreiz saka, jā, bet kā es dzemdēšu dzīvokļos, tur taču visi kaimiņi jutīs. Mājdzemdības ir ļoti mierīgas, ļoti klusas, varbūt uz iztumšanu tieši tad, kad tas mazulītis dzimst. Tad ir mamma pilna ar adrenalīnu, ar baigo spēku, lai to bērniņu piedzemdētu, un tad viņi kļūst bišķiņ trokšņaināk, bet vispār mājdzemdības ir ļoti klusas. Ko es nevarēju teikt tad, kad es gāju praksē slimnīcā, un es nedaudz arī strādāju kā brīvprātīgā vecmātes slimnīcā, un tur uzvedība ir citādāka. Īpaši skaļākas, bailīgākas, sāpīgākas dzemdības, daudz sāpīgākas dzemdības ir mamām, kuras vispār nav gatavojušās. Ja? Bērniņš ir pieteicies, un tad atnāk uz dzemdībām, un viņa pat nezina, kas ir dzemdas kakla atvēršanās, un tā pamatus nezina. Un tad tās ir sāpīgas dzemdības, jo viņa neko nav piedzīvojusi. Viņa nav mentāli sagatavojusies. Man liekas, tas arī bija ļoti burvīgi tajā mūsu procesā ar mājdzemdībām, ka tiešām ar katru to vizīti tā lieta ar vien skaidrāk un skaidrāk un skaidrāk. Nav tāds kaut kāds tur, protams, ir tie, tās, šīs tur, protams, kaut kādi sliktā scenāri ienāk prātā, vai jau varbūt būs vieglāk, vai kā. Bet man liekas, tas bija tā ļoti burvīgi, ka tiešām soli pa solītim mēs tā arvien vairāk un vairāk sapratam to, kas notiek jānāk, ko mēs varam gatavoties, ko nē, un tā. Vai tam varētu būt kaut kāda saistība arī ar tempu, kā notiek dzemdības? Jā. Medicīniski ierosinātas dzemdības ir straujas, visbiežāk ar hiperstimulāciju. Tātad paaugstināt dzemdas darbību. Tas ir ļoti liels sloks ne tikai mammai. Mamma, protams, var paņemt epidurālo anestēziju, bet bērniņam tas darbiņš ir jāizdara. Jā, un tas ir noteikti saistīts. Ir kategorijas sieviešu, kurām noteikti ir vajadzīga epidurāla anestēzija. Ja? Tur skatoties anamnēzi vai kaut ko tādu, es neesmu pret. Es esmu par izsvērtu epidurālās anestēzijas pielietošanu. Es domāju, mēs varam uztaisīt mazo disclaimer. Tagad es uztaisīšu mazo disclaimer, lai mums pēc tam nav neskrien pakaļ. Man liekas, ka ir nereāli forši, ka mums vispār ir šādas medicīniskās iespējas, krīzes situācijā reaģēt. Tiešām mammai visi iet pa pliņķi un visu viņi nevar. Nav varbūt, kas vēl viens, ko par padomāt, varbūt, cik liela īsmā varbūt tā tomēr vīriešu klātbūtnē ir arī, un mājdzemdībās vīrietis ir absolūti klātesošs. Tā kā pilnīgi absolūti. Viņš ir nodarbināts un aktīvi iesaistīts. Jā. Bet ir tā situācija un ir forši, ka tas ir. Par to vispār nav jautājumu, un ir cilvēki, kuriem to vajag. Par to arī mēs vispār šeit nediskutējam. Man liekas, man sajūta, ka dzemdības ir, tā kā tu teici, bērnam tas ir, arī viņš taču strādā, tur viņš nāk pasaulē. Un īsnībā tas ir gan kā vīriešiem, gan kā sievietēm, tas ir pirmais izaicinājums, kuram mēs ejam cauri. Un tad jautājums, vai mums ir dot iespēju cīnīties par to savu dzīvi, vai viņa tiek atvieglot, un pēc tam, tā ir, diemžēl tas tā ir. Ja tu kaut ko dari, un tas tev prasa kaut kādu pretestību, grūtību un kaut ko, tur tu pēc tam pa dzīvē daudz vienkāršāk. Bet vai tev baigi viegli atnāk, un tad tas viss ātri sabrūk un beidzās viss tas pasākums? Arī, bet es vairākas lietas, ko es esmu piefiksējusi, nav pētījumos balstīts, nav tāds, bet tā tīri pieredzē, un runājot ar logopēdiem vai kādiem citiem blakus speciālistiem, kuri arī ievēro kādas lietas, ja? Piemēram, bērniņi, kur ir ar vakuma ekstrakciju vilkt ārā, ja? Viņiem ir runas grūtības,
5-6 gadu vecumā, ja viņiem ir velkot ar spēku, ja tur riktīgi velk ārā, viņiem ir nobīdījušies kauli, žoklis ir bišķiņi, tāds mainījis pozīciju attiecībā uz ķermeni, ja viņam ir grūti runāt. Ja viņam ir grūti runāt, viņš varbūt nevar izteikties, tātad viņš kļūst introverts cilvēks, ja, un tā tālāk, vai nu viņš kaunās par kaut ko vai kaut ko, tad baigā ķēdīt aiziet, un tam piedzimšanas brīdim ir ļoti liela tāda nozīme dzīvē, jo es redzu atšķirības, kā dzimst lēnīgas dabas bērniņi, kur ir introverti, kur pat tādam solītim, un viņam ir vajadzīgs tas laiks, viņš tad sabīstās, un tad mammai kontrakcijas nokrītās, jo viņam ir jāsaņemās. Jā, mammas tad organisms nolas bērna pacelto adrenalīnu, un mammas organisms nomet kontrakcijas. Viņš saka, mums te kāds ir sabījies. Labi, višķiņ iepauzēsim. Kad mazulim adrenalīns beidzās, ja viņš jūtās droši, tad mamma atkal turpina dzemdēt. Ja? Un tā var būt vairākas reizes, ka viņš tā kā pats koriģē to darbību, bet tad mēs iedomājamies, ka mēs šim te lēnīgas dabas cilvēciņam, kurš lēni pieņem lēmumus, vai kurš ļoti daudz satraucās par to, kas notiek, kaut kādas izmaiņas, ja, un tad viņš satraucās, un tad mēs iebliežam medicīnisko oksitocīnu vai izvelkam vēl trakāk viņu ar vakuuma ekstrakciju, tāpēc, ka mums, pietiek čamāties, izdaram to darbiņu līdz galam, ja, un atkal vakuuma ekstrakcija ir vajadzīga. Bet pēc Pasaules veselības organizācijas datiem mēs daudz un pārāk bieži viņu lietojam. Tad tas nozīmē, ka tā ir rutīna veida manipulācija, ko mēs pielietojam biežāk, kā mums viņu vajadzētu. Ja, un tad ir, šis te bērniņš ir izvilkts, un man ir vairākas mammas teikuši, viņš man ir lēns dabas, un viņš joprojām man ir apvainojies dzīvē. Viņš staigā tā, it kā viņš būtu apvainots, tā it kā viņam kāds kaut ko būtu izdarījis pāri. Viņš visu laiku pukst, viņš saka, mēs neesam tādi, mēs īstenībā esam tādi diezgan dzīvespriecīgi, bet ko viņš mums tāds ir? Un tad es saku, pastāst man, kā tu dzemdēji. Un tad tur ir, kad bērns ir steidzināts, un viņš jau mammas vēderā ir personība. Viņš nekļūst par personību, kad viņš piedzimst. Viņš jau ir personība, tad, kad viņš jau pirmie šūnu aizmetņi radās, viņam jau bija noteikts, ieprogrammēts, kas viņš būs, tā tīri bioloģiskai un enerģētiskā līmenī. Noteikti. Man liekas, tas ir, teiksim, es arī tagad šo daudz gadu garumā esot, gan kā treneris, gan kā reklāmas veidojot, tomēr bišķi ieskatījies, esmu psiholoģijā un visās, arī tīpaši trenējot sportists, kas tiecās uz augstāko iespējamo performanci. Un tur tik labi var redzēt, kur ir vecāku traumas, kur ir dzimšanas trauma, arī visi šie procesi, kurš ir nācis ļoti cītīgi un mērtiecīgi ārā un cīnījies par to savu vietu, un kurš atkal varbūt bišķi ir tāds piezemēt. Protams, visiem ir iespēja tam iziet cauri, izstrādāt kaut kādas lietas, vienkārši kādam tas grūtāk, vieglāk nāk, bet arī elpās, cik arī man pašam bērnības, es esmu gājis speciāli strādāt ar to, lai bērnības kaut kādas lietas, un tur visi tie procesi ir. Viņi sākās no dzemdībām. Mans tas skatpunkts uz to ir tāds, un man liekas, tas ir super būtiski, kā bērns piedzimst, un cik mēs dabiski dodam viņam iespēju pašam pacīnīties. Neiet runa par, man liekas, viss tiešām ir kritiska problēma, ir krīze. Paldies Dievam, mums ir šī medicīniskā iespēja vienalga, ko izdarīt, bet lai gan mammai ir ok, gan bērnam ir ok. Bet man liekas, tas, kas mums bišķi sabiedrībā prasītos, lai ir vairāk cilvēku, kur iedziļinās tajā procesā un arī grib iedziļināties, un arī nebaidās iedziļināties. Un varbūt, piemēram, gribētu izvēlēties mājdzemdības, jo, teiksim, godīgi, nav jau nemaz tik lēts arī tas prieks. Mums tā atbilde bija ļoti vienkārši. Mēs zinām, reku, mums ir tur tā bēlap vai kas, tā iet mājdzemdībām, viss kārtībā. Mēs tādi hipiji esam, mums bija svarīgāk tas nekā, teiksim, tas finansiālais kaut kāds. Un tad, bet daudziem tā nav. Kas notiek ar to un vispār, kādā valstiskā līmenī ir kaut kādas lietas, kaut kas jauns, kaut kas notiek, vai tas vispār ir pilnīgi nolikts plauktiņā, kur
Nu, pagaidām viņš ir nolikts tādā plauktiņā, tur, kur viņam krājās putekļi. Jo tad, kad 2004. gadā tika legalizēts mājdzemdības, tad gandrīz 20 gadus ir oficiāli atzīts kā legāls pasākums. Tad arī tika pacelts ap to pašu kaut kādu laiku pacelts jautājums, ka varētu novirzīt to summu, ko valsts maksā slimnīcā par fizioloģiskām dzemdībām, to varētu arī pārvirzīt uz mājdzemdībām. Kad tur, kur ir tas nauda seko bērnam, vai nauda seko sievietei, un tad varētu arī tādīs mājdzemdībās. Bet valsts noraidīja šo ideju, ja tas ir ekskluzīvs pasākums un tā. Bet šobrīd mēs atkal pēc kaut kādiem mentajiem gadiem atkal lēnām kustinam šo jautājumu, jo mums ir sākusies cita kustība, kura kļūst ar vien plašāk. Ja mēs tā profesionāli runāt, tad zem mājdzemdībām mēs gribam palikt jebko, kas ir noticis ārpus stacionāra. Ja? Bet ir plānotas asistētas ārpus stacionāra dzemdības, vai tas ir mājās vai kādos neatkarīgos dzemdību centros. Ja, tad plānotas asistētas, ir plānotas neasistētas, kur vecāki plāno dzemdības mājās, bet viņi nevēlās nevienu mediķu, jo tad būs jāmaksā, tad būs tas, un tur ir dažādi apsvērumi, ka es negribu piedalīties sistēmā, un tur ir dažādi faktori, kāpēc izvēlās cilvēki neasistētas mājdzemdības, un tad ir neplānotas, neasistētas, kad arī ātrie nevar laicīgi atbraukt, un bija plānot dzemdēt slimnīcā, bet piedzim mājās, pat ātrie nepaspēja, un tad ir neplānotas asistētas, kad ātrie paspēja atbraukt, tad ir 4 veidu tā kā mājdzemdības. Ja? Okay. Asistēts, neasistēts, plānots, neplānots. Un tad ir tā kustība, kas mums tagad ir aizgājusi tautā. Vai tas ir finansiāls apsvērums, vai tas ir protests pret sistēmu kā tādu, vispār jebkādu veidu sistēmu. Es gribu dzīvot free un tā. Un tad ir šī kustība sākusies, un tāpēc atkal mēs virzīsim šo jautājumu, kā varētu atkal izskatīt valstī, kā nauda varētu sekot sievietei, jo, ja tas ir finansiāls apsvērums, tad vismaz dot kaut kādu atspaidu šī jautājumā. Respektīvi, es pareizi saprotu, ir sākusies kustība, ka mammas vienkārši izvēlas nevienam neteikt. Vienkārši es pati izdomāju. Tēti, un vēl var būt kaut kāda sievieti, kas no kaut kurienes... Tur ir kaut kāda sieviete, kas varbūt atbrauc kaut ko, varbūt kādreiz kaut kādu dzemdību ir redzējusi, un viņa pienes tējuņu un atbalsta emocionāli, bet, ja būtu sarežģīta situācija, viņa nemācētu neko izdarīt. Bez jebkā viņa tur brauc. Tā kā tas tur laba draudzene var pastāvēt blakus. Tā kā šī kustība ir sākusies. Es domāju, tas būtu ļoti kolosāli, ja tomēr šāds jautājums izietu cauri kaut kādam valdības varbūt pozitīvam lēmumam, tāpēc, ka tā ir noteikti. Es domāju, noteikti finansiālais ir ļoti liels faktors lielai sabiedrības daļai. Otrs, es tomēr domāju, ka tā kā tas nav atbalstīts, tad tas tāds tiek arī bišķi uztaisīts pa tādu vudu. Tur kaut ko tur reku mammas, tur pašas izdomā, mājdzemdības, tas ir tāds Mājdzemdība vecmāte ar Pētersīļu Buntīti brauc uz dzemdībām, un viņai izglītība vispār nav nekāda. Un līdz ar to arī, es domāju, kāda daļa no cilvēkiem, kas pat gribētu, viņi tā bišķi nobīstās un pagriež to muguru. Jo, katram ir savs, tā kā Jāna teica, viņai jau taisnība ir, ne visām mamām ir tā iekš un drosme man netās to izdarīt. Bet man pēc šīm 2 mājdzemdībām ir absolūti skaidrs, ka sievietes to var. Un tā kā vairāk, kā viņas domā, ka viņas var. Un sāpes, tas, ko es redzu, sāpes nav tas, no kā vajadzētu baidīties dzemdībās. Jo gatava mamma emocionāli un fiziski dzemdē perfekti. Man tagad, kad mēs tā runājam, man uzreiz tas kaut kā tāpēc, ka man dzīve pēdējā laikā ļoti ir iekš elpām un elpošanas nodarbībām, elpošanas praksēm, dažādām tur, tādām interesantām praksēm, un tad, kur man tur ir tāda nagla dēlīša. Un gan elpā, gan uz tā nagla dēlīša augstā dušā ir viena lieta, kas man ļoti, ļoti līdzīga liekas ar to, ko es redzēju dzemdībās. Tas ir tas pirmais brīdis,
kad tu uzkāp un tev ir absolūta trauksme, un tu jūti visu telpu, tu jūti katru sīkumu, kas notiek, tu jūti, no kurienes nāk kairinātājs, un tev ir vienīgais, ko tu gribi, tas ir fight or flight, ja? Mukt prom, liec man mierā, es kāpu nost, un tad paiet kaut kāds brīdis, un tas fokus pārvēršās, un notiek tāda ieiešana iekšā. Un tas ir kolosāls skaists moments. Es to redzu uz tām naglām, kad cilvēki uzkāpj un viņi ieiet iekšā un viņi sāk strādāt paši ar sevi, ar savu prātu, ar savu domu. Tas pats elpās. Un es to pašu redzēju arī dzemdībās. Kad man zvana tieši otrajās, pirmās vēl bija tāds tiešām ļoti tā prātīgi, un otrās bija tāds, Jānis, viss man besī, Agnes jau ir ceļā, kad brauc mājās, ved man ēst, vai neved man ēst, man vienalga, un tad viņu ir tur, un tad bija tas viens brīdis, ka viņi tā pilnīgi tā iegāja iekšā, man liekas, tas ar tāds skaists mums par tām sāpēm. Un visās tajās lietās, labi, elpā varbūt mazāk, ir kaut kādas bailes, ja cilvēkam bailes redzēt, varbūt sev kaut kā piedzīvot, kaut kādas emocijas, bet naglās augstā dušā un, es domāju, dzemdībās primārais kairinātājs ir sāpes, kas liek to. Un tad iet sevī, tās sāpes jau vairs nav. Man liekas tā, viņas ir, bet viņas nav tik Tas būs ļoti noteicošs. Jā, tas būs ļoti individuāli un ļoti atšķirīgi. Citreiz varbūt emocijas, ko mamma pati ir piedzīvojusi savās dzemdībās, jā, vai kas viņai ir visu laiku stāstīts. Jā, man ir bijusi mamma, kur dzemdēja pirmo reizi. Viņai bija 2 vai pat 3 paudzēs ķeizargriezieni. 2 paudzēs bija ķeizargriezieni, un māsai arī bija ķeizargriezieni. Vienot sakot, 2 paudžu sievietes visas dzemdēja ar ķeizargriezieni, bet mamma bija ar tādu pārliecību, ar tādu motivāciju un arī to skatu dzīvē. Es vienkārši to izdarīšu. Protams, viņa saka, es baidos, Agnes, es baidos. Un tad mēs sarunājām kaut kādas tās lietas, ko mēs dzemdību laikā, un es zināju, man viņa kārtīgi jāiedrošina, kārtīgi jāsaka, tu to vari, un tev viss sanāk, un kaut vai pat centimetri mums viss iet uz priekšu. Un beigās viņa piedzemdēja, un tā bija viņas dzimtas uzvara. Tā bija viņas dzimtas uzvara. Jā. Pilnīgi noteikti. Man liekas, tā ir vēl viena lieta, ko es pilnīgi absolūti rezonētu šajā jautājumā, jo arī mums, Janai ar Izabeli, bija grūtības ar krūts barošanu, tad ar Haraldu bija tāds, nevar saprast, tāds svārstīgs, te tur, jā, nē, bet cīnās visu laiku tā tur, un Jāni izdarīja to. Viņi izdarīja, viss notiek, viņi baro ar krūti, protams, tad nāca tas kultūra šoks, ko tas īstenībā prasa, bet no loģistikas viedokļa 100% ir vieglāk, kad ir bērns ar krūti jābaro, viņi pieliec pie krūts un visu ok. Kad tie maisījumi jāiet pa nakti tur taisīt, tas vienkārši ir pilnīgs. Tas bija murgs. Es to atceros, un Jāni to atceros, kā pilnīgi absolūti murgs. Tu vispār neko nesaproti, kaut kur mājies. Bet Jānai arī īstenībā, tā dzimtā ar to krūts barošanu mums tik vienkārši nav gājis, un viņa arī savā ziņā pārlauza ar kaut kādu, un tas ir baigi. Tas ir svarīgi. Jā, tas ir svarīgi, un tur ir jābūt arī ļoti labam atbalstam. Jo salīdzinot ar dzemdībām stacionārā, mums, starp citu, Eiropā ir viszemākais zīdīšanas rādītājs. Teiksim, 2 mēnešus pēc dzemdībām mums ir viszemākais. Manas visas sievietes nemazāk 8 mēnešus, 6 ir barojuši, cik es zinu. Nav kaut kādas komplikācijas vai kaut kas tāds. Arī komplikāciju laikā mēs risinam komplikācijas, mēs zinām mērķus, ko mēs ejam, jā, un tā, un, protams, ja rodās kaut kāds sarežģījums, jā, kā tu teici, ar Izabeliņu bija, jā, un tur bija kaut kāds objektīvs, subjektīvs, un mēs īstenībā, es atceros, mēs ļoti cīnījāmies par to, un viens ir cīnīties līdz ceļi ir asiņaini, ja? Bet otrs ir vienkārši, ka tu jau iznāc no slimnīcas ar pudeli.
Un tie rādītāji man gandrīz ir gandrīz 100% ir, kā bērni tiek zīdīti. Tātad īstenībā vispār pēc mājdzemdībām rādītāji ir aptuveni 97% zīdīšana līdz 6 līdz 8 mēnešu vecumam. Tā ka viņi ir ļoti augsti salīdzinot ar stacionārām dzemdībām, kur jau pirmajās dienās tiek piedāvāt dažādi risinājumi, izņemot risināt zīdīšanas problēmas, zīdīšanas tehnika, grūtības un tā tālāk. Ja, nu, komplikācijas jau var visāds gadīties, Visāds tas ir kaut kas cits, dzīve tieši tā, bet man liekas, tas ir forši, kad ir tas pirmais solis ir tam dabiskajam, un tad otrais solis, nesanāca, Nevis, nesanāca, vai izcīnam to, ko tu vēlies. Jo mēs jau varam arī, teiksim, mēs esam vecmātes, es esmu vecmāte, es varu atkāpties. Es skatos ļoti sensitīvi, ko mamma grib, vai mamma grib zīdīt. Jo, ja viņa negrib, tur nesanāks. Es varu uzspiest, bet tur nesanāks. Jā, viņa pēc iespējas ātrāk. Tāpēc ir mums ļoti labi, ja man mamma pateiks, vai Agnes izdaram tā, ka es gribu zīdīt. Es līdz zemes centram aizrakšos un atradīšu risinājumus. Protams, ja ir kaut kā gadās, tiešām, objektīvi mēs visi saprotam, diemžēl, bet tas būs ļoti reti. Ļoti reti. Un tā ir arī mana, kā vecmātes sakāve. Tā nav tikai jūsu sakāve, tā ir arī man. Un tad es sēžu un domāju, ko vēl varēja, ko vēl varēja. Tāds, jā. Un tad es rokos un skatos, internetā meklēju, un nākošais es būšu gudrāka, jo šie vecāki man iemācīja vēl kaut ko atrast papildus. Ir tomēr apstākļi, kurus vienkārši mēs nevaram tik vienkārši izkontrolēt, un to arī jāsaprot. Tas var gan mājdzemdībās notikt, gan slimnīcā. Kā ir bijis, tas ir bijis. Tur katrs izcīnīja to savu. Katrs ielika, man liekas, ir svarīgi, ka katrs ielika mēģinājumu, katrs ielika tādu vēlmi kaut ko izdarīt, lai tā lieta atrisinātos. Nesanāca, tad katrs ir izdarījis savu darbiņu, visi jūtās. Cik tu vari priecāt, tu priecājies, bet pieņem, to tu nevar neko tur izdarīt. Bet es tagad vienkārši, ka tu to stāsti, es atceros tagad, ka mēs ar Haraldu, tas sākums, viss tas šoks, kā tas viss notiek, un tad mums tur arī tas saviļņojums, un tagad es atceros, tu saki, iedod tu un arī zīdīšanas konsultanti, saka, bišķi iedod Haraldam to maisījumu, lai viņš čučuķi uzņem spēku. Jā, viņš negribu. Jā, ieslēdz. Es viņu parošu. Protams, tad objektīvi visu izvērtējot, viņi saprot, ka bišķi iedevām, tiešām arī tikai bišķiņi iedevām, viņš saņēmās un viss aizgājām, viss ir kolosāli. Un tā pupojās. Spītīgās lauvenes man patīk. Jā, tas ir forši, jā. Man vispār patīk, ka man, vecmātes darbā man nav pacienti, man ir klienti. Un mēs esam vecmātes mediķi, kuri vienīgie strādā ar klientiem, nevis ar pacientiem, jā. Un man patīk šitie spītīgās sievietes un spītīgie tēvi, kuri paši meklē un kuri argumentē ar mani, kuri nepiekrīt visam man, bet ka mēs varam tā forši sastrādāties, kas man neliek tā atslāpt un man patīk. Man riktīgi patīk, ka man runā pretī. Jā, jo es pati runāju pretī sistēmai, esot par mācībdību. Un es zinu, ka tāda spītēšanās, tāda diskusija var būt spraigāka kaut kur. Mēs abi divi attīstīsimies. Mēs abi. Un man patīk neatkarīgi cilvēki. Man patīk, ka viņi pieņem neatkarīgus lēmumus. Un tā tas man kā mediķim ļoti patīk. Kā tev liekas, cik liela loma tomēr nospēlē tas, ka tev ir klienti, nevis pacienti? Tas maina kaut ko tavā procesā? Protams, es domāju, ka jā. Jo tas nozīmē, ka nevis es pateikšu, nevis tavs ķermenis pieder man, bet es esmu šeit tevis dēļ. Jo es tevi izvēlējos, kā klients. Jā, tu manis izvēlējies, un es esmu šeit tevis dēļ, nevis tu esi manis dēļ. Jā, es pārkāpu slimnīcas slieksni, un tavs ķermenis ar visu bebi pieder tev, pieder slimnīcai.
Bet, kad es domāju nevis kā par pacientu, bet kā klientu, tad mums ir jāveido sadarbība. Jā, mums ir vajadzīga ļoti īpatnēja sadarbība un ļoti uzticama sadarbība, jā, jo mēs tomēr būsim tādā pasākumā dzemdības, jā, dzemdības vienmēr saistās ar dzīvību un nāvi. Tas vienmēr ir maiņa no dzemdes uz ārpasauli, un tas vienmēr ir ļoti riskants brīdis pašam bebim. Intīms brīdis ļoti arī intīms, īstenībā. ļoti specifisks, un tāpēc mums ir jāuzticās ļoti, ļoti, ļoti. Ja mēs kaut kur neusticamies, vecmāte arī, ja viņa jūt, ka neusticās, nav viegli. Ja kā dāma tagad skatās vai vīrs skatās un domā, vīriem būs nākošais jautājums, bet šitais vēl abiem. Un domā, gribu mājdzemdības. Vai vecmātei kā personai ir loma šajā procesā? Tu jau pieslēdzies tam. Un ko skatīties? Kas ir tas, kas ir jāstāsta tādai mammai? Jā. Domājot par vecmāti. Vecmātei es uzskatu lielu lomu. Tu arī vari atbildēt uz šo jautājumu, vai ir, jā? ir milzīgi, jā. Jā, es kā vecmāte skatos, un tas ir ir tāds salīdzinājums ar kuģi, jā, ja kuģim ir, tas virziens ir taisni, jā, bet ja viņš novirzās pa 3 grādiem, sākumā tie 3 grādi nav nekas, bet tad tie 3 grādi iet tālāk, un beigās jau ir ļoti liels tas leņķis. Un patiesībā vecmātei ir ļoti liela, pat ne tik daudz kā ginekologam, bet vecmāte, kur vada fizioloģiskas dzemdības, viņai ir ļoti liela loma noteikt, cik tas leņķīts būs, cik viņš atkarāsies, vai 3, vai 1%, vai 20%, vai 40%, jā, kur tad aizies. Jo katrs vecmātes lēmums novedīs pie kaut kā. Piemēram, stimulēt dzemdības ar sintētisku oksitotīnu, medicīnisku oksitotīnu. Kā tas tikai liekas, jāiet tām dzemdībām uz priekšu, jāiet, bet viņš ir kā intervenču kaskāde, jeb iejaukšanās dzemdību darbībā kaskāde, jo tu tā kā izdari kaut ko vienu, un tas parauj nākošo situāciju, tas tev ir jāglāb ar citu kaut ko, tev ir jāglāb tas, kas notika, un tas pavairo atkal nākošo, un tad mēs tikai glābjam to, ko mēs paši varējām nedarīt. Vai, piemēram, augļa falku atvēršana standartiņā 7 centimetri. Mēs atveram augļūdeņus, un tad pamanam, ka pie 8 centimetriem dzemdības, dzemdas kakls nevarās vaļā. Tas tāpēc, ka bebis neiestājās pareizi, ja, bebīts arī strādā, un ja viņam atņem to ūdens buferīti, ja, kur ūdenī mēs zinām, mēs taču tur visādas piruetes varam taisīt, ja, un viņš arī strādā dzemdību ceļos, ja, nav iegurns. Bērns nenāk tāds klucis ārā, ja. Viņš pieliec galviņu, viņš groz galviņu, tad viņš pleciņas iegroz, ja, un viņam visu laiku ir jāmeklē tā vieta, kur mammai ir, tā plašākā vieta, bet ja mēs atraujam vaļā tos ūdeņus, viņš vienkārši iekrīt kaut kur un uzsēžās, piemēram, šķībi uzsēžās ar galvu mammas iegurnī, kur viņam vajadzēja būt taisni un saliektam, un tur mēs apstājamies pie 8 centimetriem, bērnam sirdstoņi krītās un ir akūts ķēzergrieziens. Tas ir viens tikai no stāstiem, tāda ļoti... Tas ļoti radikāls. Ļoti brutāli, un bet tas ir ļoti bieži sastopams, ja? Tā intervenču kaskāde ir ļoti bieži saprotama, un vecmāte būs tā, kura noteiks. Jo tu taču uzticies mediķim, tu taču man, kad dzemdībās ar taču uzticies, vai ne? Ja es kaut ko pasaku, man liekas, ka vajadzētu darīt šitā. Noteikti, ka bez variantiem. Bez variantiem. Tas ir, man liekas, man liekas, es tā ļoti vienkārši, viens tā medicīnas, bet tā ļoti vienkārši, man liekas, vai jau sarunā man ir sajūta, ka es gribu tev uzticēties vai nē. Jo, man liekas, ja es tev nevaru kā personībai, jau sarunā man ir tāda sajūta, ka es gribu noslēgties, un es nezinu, varbūt tomēr viņi tur kaut ko stāst, vērtības kaut kādas, jā, tur varbūt to noteikti, es domāju noteikti. Tā, mums bija ļoti svarīga sajūta. Es atceros to pirmajā bija sajūta. Tas bija, kāda būs sajūta, ka mēs iziesim ārā no tavu kabinetu. Vai mēs jutīsimies
Nu, tad vēl šaubām, vai mēs tiksimies pārliecināti. Mums vispār bija skaidrs. Viss pēc tam bija, mēs ar tādu enerģiju domājam, močiem. Un mēs iznācām ārā, jo, viss ir tik čaut, ka mums viss ir skaidrs. Agnes ir īstā, teiksim, bet kādam arī var tev nesakrist. Un tas ir normāli. Un viņam ir jāstāsta noteikti uz to cilvēku arī otrā pusē. Jā, vienam vajadzīga citādāk vecmāte, un citreiz ir tā, kad ir bijusi vecmāte vienās dzemdībās, bet nākošās jau ir cits bērniņš, cita sieviete, viņai prasās cita vecmāte. Un tā tas ir. Un to mums visiem ir jāuztver savstarpēji normāli. Pozitīvi, es pēc dzemdībām vienmēr cenšos pajautāt, vai es kaut ko varēju darīt citādāk. Jo, ja kaut kas ir noticis, tad tā kā sieviete ir iespēja pateikt. Ja? Kā varēja darīt tā vai šitā te, un tad mēs to pārunājam, lai nepaliek kaut kāds tāds emocionāls, kaut kāds diskomforts, un tā, ka mēs vienmēr arī izrunājamies, jo mums ir 2-3 pēcdzemdību vizītes, kas vienmēr ilgs 2 stundas. Jā, tu nekad nesteidzi. Es nesteidzos, mēs parastā, vesel tā ar Jānu nosmējums, mēs tur Agnes tagad būsim nogrūzījuši, mēs tur 2 stundas, tiešām 2 stundas tā arī bija, man liekas, katru reizi, kā Agnes atnāca. Mēs kā sākam runāt, kā iet, kas ko kā, un tā arī tās 2 stundas. Par traukiem runājām, par kakām runājām, jā. bebim par čurāšanu, par visu izrunājām, par pienākumiem, cik katrs. Un man atkal savukārt ir jautājums, ko vispār var izdarīt 15-20 minūtēs? Teiksim, es ieeju pēcdzemdību vizītē pie vecākiem. Tā. Mēs varbūt tur pirmās kaut kādas siltās lietas sākam runāt pēc 15 minūtēm. Tāds reālās. Jā. Jo pirmais jau visiem, es esmu tāds cilvēks, es jau uzreiz varu liest. Man pat citreiz, kad mēģinu tos ledu laust, ko mēs čakrējam, mēs vienkārši liežam. Bet citiem nav. Jā, arī uzreiz tā, man liekas tā īsti līdz galam neatmin tā. Pakams ieiet sāruna, kaut kādas lietiņas, kaut kas, un tad, šis un tas, un tad aiziet. Tā, ka, man liekas, jā, tas noteikti tur neko nevar. Tā jau liekas, ka, ko es tai vecmātei prasīšu, vai jebkuram personālam, mediķim, ko es viņam tur prasīšu par kaut kādām, es te bieži raudu, vai man ir baigs sliktais garstāvoklis, es neesmu 3 dienas mazgājusies, un man tās šuves tur apakšā sāp, sūrst, un man tur hemoroīdi kaut kādi izklausās. Ko es viņam tur uzbāzīšos ar šitām lietām? Es taču redzu, ka viņi ir noskrējušies un tā. Paga, bet tas ir patiesībā ļoti, ļoti svarīgi, jo mēs zinām depresijas, jeb garstāvokļa traucējumu izraisītās sekas ģimenēs, un tas nebūs tikai, viņa tur biežāk paraudās mājās, tas patiesībā ietekmē visu, gan pārattiecības, gan attiecības ar bērniņu, gan vecvecākiem un pēc tam ar darbu. Tur vispār ir, un tāpēc man ir jāapstājās un man jāpasaka, es neesmu šeit dēļ tavas temperatūras, dēļ tava spiediena, dēļ tava pulsa, un paskatīties, cik daudz tev ir izdalījumu biksēs, izčekot 4 svarīgās lietas un aiztīties. Es esmu šeit, es gribu redzēt, kā tu jūties, vai tu esi gulējusi, vai tu neesi iegājis kaut kādā vāveres ritenī, ka tu tikai šiverējies, un tu dienā paguli 2 stundas, un pēc tam tav acis šitāds crazy, tu sāc gruzīties uz Robertu, to sāc viņam tur krist uz nerviem, viņš atkal grib sēdēt vairāk alpā, un nenākt mājās, jo tu esi kašķīga tante, kurš vispār pie kašķenēm grib iet, jā, noteikti, jā. Tas ir svarīgi izčekot visu. Pat varbūt ne tik daudz, tur pat tas savstarpējās, bet, teiksim, mēs, mūsu pieredzes, man liekas, vienkārši jānai, kaut kāda ruminācija arī bija, tur, vai man nav jau jāiet laukā, vai man nav jau, un tu atnāc, tev vēl līdz laukā iešana atslāpst, čilo, mājās, gultā, pups, viss ir kārtība. Tad viss ir labi, tas ir normāli, un tad uzreiz nokrīt tas plīvurs. Labi, super svarīgais jautājums. Cik liela nozīme ir vīrietim dzemdībās? Vīriešu klātesamībai? Tavuprāt. Cik vecmāšu, tik viedokļu. Manējais, man viņus vajag. Nē, kā var atdalīt sievieti no vīrieša, kur ir radījuši, kā var 1+1,
Ir 2, un to viennieku izraut ārā. Nu nevar. Ir ārkārtīgi svarīgi. Bet es arī skatos, cik daudz vīrietis ir atvērts. Ir vīrieši, kuri nevēlas. Viņi saka, ok, sieva var dzemdēt mājās, varbūt man nesevišķi patīk, vai arī man ir ok, bet es negribu piedalīties. Viss, ja man vīrietis pasaka, kur viņš grib būt, es saku, es esmu šeit un es esmu vienmēr atvērta. Jebkurā brīdī varēs ienākt iekšā dzemdību vietā. Ja tu būsi aizbraucis kaut kur, un tu tomēr vienā mirklī izdomās, nē, es gribu piedalīties tajās dzemdībās. Es gribu redzēt, vai tur viss ir kārtībā. Atver durvis un nāc iekšā. Es tevi vienmēr ar prieku pieņemšu. Bet ir dažādi vīrieši, bet man ļoti patīk piedalās. Bet tāpēc kādam tagad nav jākļūst par tādu vīrieti, lai man izpatiktu, bet sieviete vienmēr jūtās ļoti droši, un vīrietis ir gan emocionāls atbalsts, gan praktisks. Ja? Ja mēs domājam, ka vīrietis varētu aizstāt dūlu, kas ir emocionālais atbalsts, profesionāls emocionāls atbalsts, es saku nē. Es esmu viena no tām vecmātēm, kur saka, ja tev patīk čubināt un ka tev vajag nezinu cik pozas mainīt, nezinu cik masāžas elementiņas, tās ēteriskās eļas, vīrs nebūs tas. Tev ir vajadzīga arī dūla. Jo vīram ir pavisam cita loma. Viņš nezina tur 111 pozas vai 111 masāžas variantus, un citreiz sievietes māk uzspiest kaut ko labāk nekā vīrietis, bet vīrietis man ļoti patīk. Tas, ka vīrieši raud, kad piedzimst tas bērns, vispār man saldākā mūzika. Un vienkārši es varu skatīties un kust ārā, un tas man ierakstās, katras dzemdības ierakstās man, un es zinu, kā tu raudāji, kad Izabela piedzima, un kāda bija tava reakcija, kad Haraldiņš piedzima, un tas viss man arī, un es redzu, man vīrietis nav tikai tas, kurš stāv kaut kur aizmugurē, bet es ļauju tēviem, ja situācija atļauj, ja sieviete atļauj, ja visi ir ar to ok, ka tēvi paši sagaida savu bērniņu. Viņiem bērniņš ieslīd pašu rokās. Jā. Un viens teica, man bija jau 5. bērniņš dzim, un piedzima meitiņas galva, un sieva dzemdēja 4 abas, un piedzima meitiņas galva, un tēdz gaidīja to meitiņu. Viņš nevarēja nociesties, kamēr piedzimst viss pārējais bērniņš, un viņš jau sāka bučot to savu meitiņu, un tikai sauc viņu vārdā, un teica, kā es tevi gaidu, un es vienkārši stāvu, un man patīk, un es esmu tikpat laimīgi kā viņi. Tā kā es arī ļauju tēvim iesaistīties, es esmu blakus, es visu kontrolēju, bet jau nav nepieciešama man iesaistē, tēvs var pats, vai sieviete pati var sagaidīt, bet ja viņi ir aizņemta ar savām dzemdībām un ir riktīgās burās, tad parasti ar to var vīrietis saņemt, ka tas mazais kunkulīts ieslīd viņu rokās. Mums bija plāns, ka mēs tā izdarīsim. Vēl nē, Jānis teica, būs 3. Būs tad 3. Tas tā, mēs te jokojam. Bet, nereāli. Man tas bija, es nezinu, ja kāds tiešām ir tas tāds iedrošinājums vīriešiem, ja kāds vīrietis domā, ka tur viņš mazāk mīlēs kaut ko, vai tādas kaut kur ir internetā, tur tādi paiet runas, vai kādreiz citreiz kaut ko saku, es tur labāk nestīšos, vai kaut ko tādu. Protams, bieži vien tas nāk no sievietēm, ka viņas tā ir izdomājušas. Īstenībā jau, es kā vīrietis varu runāt par vīriešiem, mēs jau katru to sīkumiņu mīlam sievieti. Mēs redzam to procesu, man liekas, es ar katru no reizēm, tikai vairāk iemīlēju, vēl vairāk tā novērtēju, vēl vairāk vispār cienu un skatos uz to, ko viņi izdara, tas vienkārši kosmos. Par to raudāšanu pilnīgi noteikti abās 2 reizēs asars pa gaisu, un tad, kad Izabela piedzima vispār to, es to taču neatcerēšos, ka mēs viņu uzlikām Janai uz kruškūru, un es turēju Janu, viņa man gulēja virsū, un Izabela pacēla galvu, viņas attaisa atšteles un pasmaida. Mēs tur vienkārši asars pa gaisu, un tas bija, to nevar aizmirst. Un tas bija tik foršā atmosfērā mājās, tad mums tāds siltā gaismiņa tur bija un viss tāds. Nevis spilgtas, baltas gaismas, bet viss tāds romantisks. Jā, un tas bija tā īpaši kaut kā. Un es atceros arī, kad mēs aizgājām pie ģimenes ārsts, un viņi mums, kas jūs trakast? Kādas kāpēc jūs vispār kaut ko tādu izdomājat? Un es saku, bet tas bija
tik skaisti. un, kā tāds mākslinieks, bet tu tiešām, tas, ja ir kaut kas, kas raksturo to, tad tas arī bija tas. Tas vienkārši bija super skaisti. Tad, un to tur nevar ierakstīt. Bet man liekas, un vismaz Janai, es toķi zinu, ka es biju vajadzīgs tas mans roku. Masāžas mēs tur nezinām, bet tur sievietē roku, un viņa zina, ka viņa nav viena, un viņa var ļauties procesam. Man liekas, tā drošība, ko vīrietis iedod sievietēm, liekas, tas vispār ir. Jā, vienkārši būt blakus un tā. Un citreiz mēs par to raudāšanu runājam, ka tas bērniņš ir piedzimis, ka tad vīrieši raud, un citiem nāk tās asaras, bet viņš ir iemācīts neraudāt. Un viņš tur kaut kā ciešās, un es saku, raudi, šis ir brīdis, kad tu dzīvē vari raudāt, un tad sāk līt. Es redzu, ka ir dažreiz kaut kādas cīņas par to raudāšanu. Es saku, šis ir brīdis, kad tu vari gaudot pilnā kaklā. Jā, ka neviens te ir tikai prieks, laime un laid visu ārā. Pilnīgi noteikti, jā. Noteikti. Tā ir, jā, mēs tur kaut kur esam visu laiku mācīti, ko tu tur raudi, kā tu tur tā un tā. Bet nekas gan jau iemācīsies. Super. Paldies tev par šo skaisto sarunu. Man liekas, ka tas, ko tu dari, ir super, super svētīgi. Jo mēs tiešām jutāmies aprūpēti, samīļoti. Mūsu bērni abi ir veselīgi, jaudīgi, un viņi ir priecīgi. Un viņi mauc pa dzīvi. Haralds jau mauc pa dzīvi. Viņš vēl tur knapi kustās, bet tā kā viņš jau tur mums bijām tikko pie fizioterapeits. Viņi saka, tā kā lieciet viņam, neļaujiet viņam. Viņš jau grib rāpot. Vēl nevar. Vēl, lai viņš mācās to ķermenīt vēl tomēr ieslēgt visu un tā. Un tad, bet skatoties uz Izabelu savos pat ne 3 gados es pilnīgi esmu pārliecināts, ka mēs ar Jāni veicām pareizo izvēli, mēs jutāmies kolosāli ar tevi, līdz ar to mēs arī tur veicām pareizo izvēli, un man liekas, arī klausoties pēc tam, protams, tas pirmais mums varbūt bija no daudziem cilvēkiem tāds, Dievs, ko jūs traki vai kas, un tad ar laiku jau tev nāk tās atsauksmes no cilvēkiem, Dievs, cik jūs bija drosmīgi, bet godīgi sakot, drosmīgi nav mācemdībās, varbūt otrādi, manuprāt. Bet tas bija tiešām kolosāls process. Es ceru, ka valsts izdomās kaut ko šajā jautājumā, jo tomēr, ja tu to legalizē tādā veidā arī, ka tā naudiņa iet pakaļ tam, tad cilvēki izvēlēsies noteikti biežāk pieaicināt kādu speciālistu, nevis ielīst šķūnīti un pašiem. Protams, vienmēr jau būs tas procents, kuri tāpat to darīs, jo viņam tas ir sirds aicinājums, un tur vienkārši neko nevar izdarīt. To nevienā, jo visās jomās ir tādi īpašie, un tie nekad nemainīsies. Bet kas vēl ir tāds, ko tu gribētu pateikt skatītājiem, vai varbūt kādām māmiņām, vai topošām māmiņām, kuras plāno, kas viņām palīdzētu kādu foršu izvēli veikt vai šajā ceļā, lai pieņemtu lēmumu? Man liekas, mēs jau pieskāramies tam jautājumam par to vecmāti. Un nav pat svarīgi, kur tas lēmums būs dzemdēt, bet atrast to īsto savu vecmāti. Un īstenībā, diemžēl, vai par laimi, mums ir iespēja slēgt individuālas aprūpes līgumu ar vai tā ir mājdzemdību vecmāte, vai tā ir slimnīcā vecmāte, bet šādas iespējas valstī mums tiek piedāvātas. Citās valstīs tādas iespējas netiek piedāvātas, un tu vienkārši kā brauc tā dzemdē, ja? Un tavu dzemdību laikā pat var 3 vecmātes nomainīties. Bet, ja mēs domājam, ka dzemdības ir kaut kas īpašs, es kā medicis redzu, ka izeja no tā, ka kāds sadzird tavas vērtības, kāds sadzird tavas ilgas, kāds sadzird tavu domu gājienu, kas respektē tavas zināšanas par dzemdībām un tas, ko tu gribētu, tas maksā. Mūsu valstī tas maksā, bet tā labā ziņa ir, ka ir iespēja izvēlēties. Citās valstīs tā nav. Un līdz ar to, ja tev ir īpašas prasības dzemdībās, un īpaši prasības varētu būt dabīgas dzemdības. Tā ir īpaša prasība. Tad ir jāsameklē īpaša vecmāte.
kura saprot ar vārdu dabīgas dzemdības tieši to pašu, ko tu saproti. Jo dabīgas dzemdības mums visiem var pilnīgi atšķirties definīcija šim. Super, paldies tev, veiksim tev tavos darbos. Paldies. Un tad jau, gan jau vēl uz kādu sarunu, ko zini. Lai tev foršs vakars un paldies par sarunu.